Ja mēs runājam par ķīmiskām vielām ofisā, jā, ķīmiskas vielas un bīstamas ir arī ofisā, un tas ir jāņem vērā. Parasta virtuve, ofisā, kafijas aparāts un, ko mēs varam atrast skapītī? Kaut kādas pudelītes. Kā jūs redzat, liekas no vienas puses, ka nekas īpašs, bet ja paskatās uz šo piktogrammu, tad tā ir bīstama ķīmiska viela, un ar šo uzlejot uz rokām var gūt ķīmiskus apdegumus. Esat vērīgi un apzinat tās ķīmiskās vielas, kuras atrodas jūsu biroja skapīšos. Bet, ja jūs gribat uzzināt vairāk par ķīmiskām vielām un kā šo risku mazināt pat biroja telpās, tad vērsieties pie mums, labi speciālisti.lv. Ja kolēģis ir aizmirsis leduskapī jau 3 nedēļas savu desmaizi, tā skaitās ķīmiska viela. Desmaize, ķīmiska viela, nē, bet kaut kādas no pelējumu putekļi gan noteikti tur varētu būt, bet visādā gadījumā, ja tā sviestmaize tur leduskapī ir, tad vislabāk viņu paņemt un izmest miskastē.